es neatceros, 93. gads varēja būt. Avīzes izgriezumu man bija nofotografēts, man atsūtīja. Ka bija 93. gadā Ciecerniekā noķerta Latvijā lielākā līdeka tajā gadā. 17 kg. Un jā, 17 kg, nu tā ir, bet te tāds gēns. Viņas ir divu tipu, ir tādas riktīgi resnas un lielas tās līdekas. Es nezinu, vai tas ir no vecuma, ka viņi paliek tādi, bet ir tāds garas tievas, un tad ir tāda resnie krokodīli, ir tādas baigi resnās. Mums ir bijusi 10 kg, metrs tikai. Nu, pasties, kur mēs esam atbraukuši. Zivis Cieceres ezerā. Mēs esam pakaļ tev. Nobrīt. Es jūtu, ka tu uzvelcies uz mačiem, ne? Mēs jau braucam atpūsties, zin kā. Nav jau tu darbā, nav jau tā, ka ieslēdz mūziku un jāuzvelkās darbam. Jā. Mums jau interesē ne tikai arī mamuti, vajag jau paķert zivtiņas arī. Mēs brauksim pa vietām, kas ir labas vietas. Nu tā skatoties uz tevi, man negribas kaut kādas bruņu vest uzvilkt vēl kaut ko. A, kāpēc tu nepateici, lai mēs paņemam ķiveres? Te viņas ietās nav, ka tur reku sakās tās paldotās savas stūras, redzi? Jūs stāvat reku te pie tā stūra un šito man noiet, mēs tur to stūru atkal tam radziņām, tur tā atkal to bišķi tālāk to stūru, šidā. Filmē. Es uzreiz aiz lūsiņu pircu, uzreiz tur pie tā radziņa un jūs no tā un ejam. Lielās, tu zini, kotletēs, Matīs. Un stāsti viņiem, ka mums viņas te pilns. Apaļiem vaigiem noieties kotlets. Kā jums Latgalē zēdi teica, ka mums te kādreiz tā bija tonām nes ārā katru dienu. Cik ilgi tu domāji tā nest? Ar to arī viss. Tā, kas ir? Tieši asarīšu pa mačiem. Tieši runājām par efektivitāti asarīšu. Varbūt pat mērā, ne? Neinteresanti. Vajadzēja jau tā kā pirmā uzšauja tā kā saimniekam, ne? Tā kā ūdens saimniekam pirmā uzšauja. Nu tā kaut kā gribējās. Čēstā, jā, Martī? Tāda sačika. Anģi, ko tu mētā? Vēl mums arī zivs.
Bet maziņ. Astars? Ā. Es nesaprotu, šito te cilvēkiem, ka viņi pārmeta tiem catch and release, to, ka tu moki zivi, viņai sāp, tev viņa jāsit nost. Jebkuram dzīvniekam, ja būtu izvēle, tu taču arī labāk pastaigāt ar salaustu roku sāpošu, nevis nāvi. Bļāviens, mēs runājam pa nāvi. Tu taču neaiziet pie zobārsta. Es rekur šite pārsit lūpu. Tur jāšuj. Es domāju, kad iemidzinām jūs labāk. Es varu teikt, ka Kurzem jāba man ir devīgāk par Latgali. Vai arī izmērs. Tas nav interesants pagaidām. Vēl mazāk. Arvien mazāks. Jāliek lielāks asars. Viņš lielāks ir. Jā. Septītnieks. Nu nekas, labi, sāk mosties. Labs. Nekas, zivs ir zivs. Uzreiz pasties. Un skaļi, redzēt, kā viņš klādē iekšā. Uzreiz cita apetīte, ne? Solītais pret esošo. Solīts makā nekrīt. Tāds latviešiem teiciens. Jā, šodien ir viņām kaut kā izcili, kā jau ka filmēšana ir tā aktivitāte, nav labi. Bet visādi citādi copēt šā vai tā ir forši. Mēs žēl, ka mēs nedrīkstam parādīt pie kāda AC/DC un pie kādas mūzikas. Mēs te laižam vaļā, bet ka mūzika uzslēdz citu arku, ne? Un galvenais bija tā arī, braucām klusumā un izdomāt, uzslēgsim riktīgi, uzslēgsim skaļu mūziku. Uzslēdzām uzreiz pirmajā metienā. Tankš vienu, uzslēdz vēl vienu. Varbūt tas viņām kaut ko, bet es domāju, ka tā ir vienkārši sakritība. Pozitīvās vibrācijas. Varbūt. Ciecernieks ir pazīstams ar to, ka no rīta te parasti baigais nav. Šodien izskatās, kad arī ka pavakarē nav, bet redzēsim, varbūt būs. Bet pašās beigās būs. Jā, tieši tā. Bet varbūt izlaižam to starpspēli un uzreiz uz pašām beigām mācām. Starpspēli? Jā. Sākam ar pašām beigām. Es biju dzirdējis par priekšspēli, bet par starpspēli es nebiju dzirdējis. Priekšspēli, starpspēli un pašas beigas. Tad braucam uz pašām beigām. Jā, izlaižam to starpspēli, necopi to un laižam uz pašām beigām. Ļoti noder šādās reizēs, vecais labais teiciens, ne katru dienu omu cep pankūks, ne? Tieši tā. Un vecais labais jautājums, vai pēc bitēm var pateikt, kā tur ar zivību būs vai kā? Ne. Es esmu braucis, kad ir ļoti agresīvs bites, teiksim, jau vakarā es domāju, tagad būs agresija dabā, zin kā, pilnīgs muļķības. Dosimies tālāk, bet esam sasmēlušies vajadzīgās iedvesmas. Un izgāzīsim dusmas kādā citā ezerā. Tā kā jāstāsta no gaišās puses. Tā kā mēs jau teicām laivā, viņi kāps ārā šoreiz un nevis dod kulaciņu, bet vēl uzmānīs man. Neko nesakot, dusmīgi aizbrauc nospolējot, mums te vēl slipi izspolē. Reku jau ir bijuši dusmīgi.
Sveiciens, sveči jums, reku no Ciecernieku lielās māmeles. Pēc tam vēl vienu dabūjām, aizvakar vēl vairākas dabūjām. Viņas, diemžēl, veči nāk spēlēties tikai tagad, kad mēs jau tur visi jau esam safilmējuši. Lai Dievs nogrābs tās kaspaklūci, veči. Kaspaklūci. Bet Aleks savu personīgo rekordu uzlabo ar to pašu līdaku, kur ir vienkārši izaugusi vēl 2 centimetri. Sveiciens līdaku čaļiem no Ciecernieku māmeles. Baigā mums Matīs ir pieteikusies. Es domāju, pie desīša jābūt. Nu, baigā. Pagadi. Baigais klūtis. Nu, nenormāla mamma. Nu, nenormāla mašīna. Nu, pasties, vecīt to. Ārprāts. Ārprāts. Desīts. Desīts. Pagaidī, neču. Es taču tev laidīšu vaļā. Mums, kas pa krokodilu. Es šitādu krokodilu. Esmu ilgredzējis. Viņš vienkārši pacelt nevar. Ej, Matīs! Po. Mieru. Es tev nomērīšu un laidīšu vaļā. Man tikai 1,10 m šitas. Tev tik 1,10 m ir? Jā. Nu šita ir. Labs, blind, kaut kādu 115 stabili, pat bišķi vairāk. Varam nosvērt. Viņa jau neiet iekšā, bet iekšvēršanas būs labi. Fiks. 118 centimetri bija, ja? 118. Cik ir? 14? Jā, kilo nostā, tad 13 ar kaut ko 13. 14, 200. Ak, Dievi. Ja, prātīgi. Naču 13 ieciet atpakaļ. Nu, maņas, kas pa šķiet. Naču. Ārprāts, kāds dinozaurs. Aizej tā smuka, lai mums pa tevīm atmiņas ir foršas. Aizej tā smuka. Aizgāja tā smuka. Labais, viņai viss būs ok. Noies lejā un viss būs labi. Čau, Gins. Čau, Gins. Izstāsti vēlreiz par to māja copi, kā jums gāja. Bišķi labāk nekā mums izklausās. Jā, mēs kaut kādu vairāk pa 15 līdakam noķēri, jā. Tāds ap 60 laida apakaļ jau. Kāda bija lielākā? Kaut kādā ap 90 centimetri bija draugam lielākam, man kaut kādā ap 80 centimetri, jā. Draugs pareiziem rīkiem uzreiz iet. Jā, mazo sacījā uzreiz. Jā. Un no rīta jau mēs, ka iebrauc, citreiz liekas, ka tas rīts cops nav, man nekad nav bijis no rīta, ka mēs 6 brauc, bet te iebrauc iekšā un jau pirmā te jau pat pieķēras kaut kādā, jā, pus 7 jau bija pirmā līdaka tā ap 80 centimetri. Uz kādiem mānekļiem jūs mauciet? Uz lieliem, maziem, vidējiem vai noslēpums? Speciāli mānekļos. Paštaisīt, ja? Nē, ir vietas, uz ko viss strādā labi, strādā, jā. Nē, nu tad ļoti labi. Zelta. Ko nedrīkst rādīt, ja pats uztaisīt no karotas. Ir nopirkts, bet ir labs, jā, tas skald, tas mānekls. Ja līdāk tur ir, tur viss to māneklu nelaiž garām. Nerādīs, ja? Ir metrīgi, ja noķer, tad to māneklu 96. Bet nerādīs, ja? Kamerai toču nē. Nevar savādāk izpirkt visu, bet to ir grūti dabūt, viņi jāmeklē tas mānekls. Tā neasaks, jā. Slēdzam kameru ārā, lai to māneklu var apsītīt. Neasaks. Domāju, vīri. Mēs ejam projām. Tas jau būs top.
Jau gatavs. Izpētīt vietējo biotopu. Nu, vismaz tauriņas. Mēs laidīsim iekšā upē, ar kuru mums ir īpašas attiecības, katram savas. Es šeit esmu noķeris savu Latvijas rekordlīdeku pirms kaut kādiem gadiem 4 17 un 11,8 kg. Es ceru, ka viņi ir augusi vēl lielāk. Jā, pa 4 gadiem pastiepusies. Labā. Redzēju pēc kādu. Man, ne? Ej, tu vienkārši. Skaties. To tīkli bija nosvērts no viņa nogriezties. 1,8. Patur bišķi viņš nēs, to sačuks. Otrais mais, bēnta, 11,8 kg. Laižam vaļā. 117 centimetri. Mēs zinām, ka šajā upē tādas zivis ir, un ir lielākas. Tāpēc ceram, ka atradīsim gan mazāk izmēru, gan to tavējo 12, vai cik viņi jau tagad ir, kas bija pirms 4 gadiem. Pēc nepilnām 2 stundām, kopš mēs izkāpām ārā no ciecernieka, mēs esam jau nākamajā zivīgajā Kurzemes ūdenī. Mums bišķiņ vairāk zināmajā bēntā. Būs ātrs vakara ieskrējiens, jo te arī tie rezultāti, par kādiem tiek ziņots, ir dažādi. Ir labākas dienas, ir sliktākas dienas, bet tas, kas ir zināms, ka šobrīd kaut kur neēģiet, uz augšu līdeks iet pakaļ. Ja ir atrasts nēģis, tad diezgan droši, ka ir atrasta arī lielā līdeka. Tā kā es sākšu ar kaut ko šādu, kas līdzinās nēģi izmēram tādam grūsnam. Un pārbaudīsim kaut kādas mums zināmās vietas. Mēs paiesim vēl tuvāk, bet es tagad vienkārši gribu pastāvēt bišķiņ te uz āru. Izmētāsim. Nē, taču, šitais tur ir. Paldies! Nu, mazie jaukie prieka brīži. Viņš tik maziņas te nebija gaidīts. Nē, otrajā ķērā. Vai staigā par attais bremzes, vai attais bremzes jātais.
Es teicu, ka jābrauc. Jā. Vakar sesija. Kas pa līdaku? Kas pa svāru apst? Ej, tu noskats klucis viņu ir, cik viņu masīva atkal ir. Jā. Tā, es turu. Cik 10 minūtes pagāja? Otrais enkurs, jā? Tā, viss gatavs? Es 5 gatavs. Tā. Te ir metrs un 4. Mēs esam liela komanda. Mēs tikai 2. Mums ir Anģa. Šī zivs ir nevis mana, brāļa vai Andra, bet mūsu operatora Jurā! Pirmais metrs braucienā. Mēs šobrīd jau 4 dienas esam Kurzemes ūdeņos un Kurzemes mājās, jo tā sajūta pie jebkura cilvēka, pie kura mēs paliekam, vienalga, vai tas būtu viesinams, viesu māja, viesnīca vai privāta māja. Tiešām, vai mūža. Vai mūža, jā, ka mūs tiešām uzņem kā savējos, kā draugus. Un uz ūdens tās sajūtas ir miksētas, lai gan šobrīd ir krietni tāda zivīgāka sajūta, nekā viņa bija pērn rudenī Latgalē. Informācija mums nāk no daudziem ūdeņiem, un cilvēki stāsta par lieliskiem lomiem, par tukšām dienām, un mums iet tieši tāpat. Kā zebra. Lai gan lomu izmēra ziņā mēs jau esam tikuši pāri pagājušā gada Latgales un labākajiem lomiem. Mēs esam atbraukuši ekspedīcijām, līdz ar to mums gribās apskatīt, jo vairāk ūdeņus, jo labāk. Protams, gribās arī kaut ko noķert. Tas laiks, ko mēs pavadām šajās upītēs vai upēs, ezeros, vispārējais ir pietiekoši mazs, lai baigi objektīvi nespētu vienoties par to, vai šī bija laba copas reize vai slikta. Jā. Bet zivs mēs esam noķēruši visur, tas ir ļoti pozitīvi. Ja būtu jāuzvar uz upīti vai jāuzcep kāds garšīgs līdeks steiks, badā mēs nenomirtu. Mēs galīgi nenomirtu badā, jā. Tas priecē. Arī šodien pēc cieters likās, ka tā diena ir slikta, bet pēc tam, ka mēs bijām pateikuši, cik mēs noķēram zivis, mēs pārskaitījām vēlreiz un kopā sanāca kaut kāds 9. 9 beigās. 9 līdeks sliktā dienā, man liekas, nav tik peļami. Baigi gribas atrast kaut kādus mazākus, tādus romantiskākus ezerus, kuros ir lielas zivis, bet tie rezultāti līdzinējie tomēr rāda, ka tās lielās ir noķertas lielos ūdeņos un kas ir savienot ar jūru. Bet tas, protams, nenozīmē to, ka mazajos ūdeņos nav lielas zivis. Vienkārši tur arī ir kaut kāda apstākļa, kas sakrīt, kad viņas ir aktīvas un barojas. Forši, man tāda mājas spēles sajūta, jo visur es biju bijis gandrīz. Izņemot Ciecerniekā, tur, protams, es nezināju. Tu šis Kurzemnieks, to mēs vēl esam pieminējuši. Nu jā. Ir būts, šeit ir būts, ir redzēts, bet tad šis lēns sākums bija daudz saulašs. Sacipam bīdienai plānu. Uzlādējamies. Un turpinām tā kā iesākam šodien. Viss. Man ne? Viss. Aiziet. Over and out.